Piektdien, 21. janvārī notika konkursa Gada labākais lauksaimniecības kooperatīvs laureātu apbalvošana. Par nominācijas Gada uzticamākais kooperatīvs ieguvēja tika atzīts Latraps, bet nominācija Gada kooperatīvs izaugsmē ieguva Straupe. Savukārt par Gada labākajiem kooperatīviem novados kļuvuši Kurzemē Kurzemes dārzi, Vidzemē Vidzemes agroekonomiskā kooperatīvā sabiedrība, Latgalē Latvijas aita, bet Zemgalē Pienupīte. Šis mums bija tāds gan pirmais pasākums, gan pirmā kooperatīva izvērtēšana pēc 10 gadu tādas darba. Mēs sapratām, ka mēs esam gatavi arī paskatīties uz sevīm. Šoreiz mēs izmantojām tādas vairākas nominācijas, gan par reģioniem, gan arī izaugsmē un uzticamākais kooperatīvs. Kopumā esam apmierināti un noteikti mēs organizēsim kaut ko arī nākošu gadu, jo tiešām mums ir ļoti dažādi kooperatīvi, gan pa nozarēm, gan pēc biedru skaita, gan pēc apgrozījuma. To, ka latvieši protams zina vairāk kooperēties, tas skaidrs. Kooperatīvos ir ļoti daudz zemnieku. Un praktiski arī ir vajadzīgs arī šis taustāmais labums, ko kooperācija var dot. Tas ir atkarīgs no tā, kādi ir zemnieki, kādi ir viņu uzstādījumi, kādi ir šie kooperatīvi un kādi ir kooperatīvu vadītāji. Tā kā bez šiem visiem faktoriem kooperācija kā vārds maz ko nozīmē, bet kopumā es teiktu, ka uz doto brīdi mums ir izdevies un katrā ziņā kooperatīva ietekme lauksaimniecībā pieaug gadu no gada. Katru gadu Zemkopības ministrija organizē konkursu Sējējs. Tad lūk, šajā konkursā ir arī nominācija lauksaimnieku kooperācija. Ņemot vērā, ka šajā konkursā pamat rezultātus nosaka ekspertu komisija, kurā ir pāris cilvēki, mums radās ideja, ka vajadzētu tomēr novērtēt šos kooperatīvus nevis no ekspertu komisijas viedokļa, bet no zemnieku viedokļa. Domāju, ka priekš pirmā gada balsojuma aktivitāte bija diezgan veiksmīga, nobalsoja vairāk kā 800 zemnieki. Jāsaka gan, ka gala rezultātu nenoteica viennozīmīgi zemnieku balsojumu, bija arī ekspertu komisijas vērtējums, izvēloties katrā nominācijā 3 visvairāk balsu iegūšiem kooperatīviem vienu labāko. Ekspertu komisija tātad tika veidot ar mērķi piešķirt kaut kādus apbalvojumus arī mazākiem kooperatīviem, jo, kā mēs zinām, ka tie kooperatīvā ir vairāk zemnieki, tad, protams, viņam arī ir lielāka iespējamība, ka zemnieki par viņiem vairāk nobalsos, un lai tomēr tie rezultāti neapbēdinātu biedru apgrozījumu un kaita ziņā veiksmīgākos, bet mazākos kooperatīvus, tad tātad tika izveidot arī šī ekspertu komisija, kura tad noteica tos galējos laureātus. Tas nāca kā pārsteigums, sevišķi nominācija par uzticamāko partneri. Tāpēc arī šodien gribu pateikties visiem tiem, kas balsoja par mums kā par uzticamiem partneriem. Līdz šim, var teikt, mēs ļoti lepojamies paši ar sevi, bet tagad lepnums ir vēl lielāks. Latrapsim šogad, kā jau jūs zinat, bija 10 gadu jubileja. Mēs esam dibināti 2000. gadā, un patreiz esam 613 biedri, pēdējos 32 kooperatīvā tika uzņemti pirms nedēļas. Un gribu pateikties visiem, ka tieši par šo nomināciju par uzticamību tika balsots. Ir patiesas prieks, ka mēs tā tiekam atzīti un vērtēti. Jo uzticība šodien biznesā ir galvenā lieta. Visiem konkursa laureātiem tika pasniegts arī balvas no akciju sabiedrības Lauku avīze, žurnāla Agrotops, Praktiskais latvietis un laikraksta Latvijas avīze abonementi.